Nu, labdien, man mīļie. Nu ko, parunāsim vēlreiz par tiem zābakiem. Ko mēs velkam ziemā uz copi. Vispār augstā laikā. Tā ir ziema, protams, ledus copi. Arī ziema no krasta, ka mēs staigājam pa upēm, gan lašojot, gan zandarts ķerot lielajās upēs, kur tagad silts ārā. Un tāds īstā ziema tāda, kad dažs labs arī uz ledus neuzkāp, un pēc jaunā gada vispār sāksies lašu sezona, un visi upju krasti, pat pie jebkura līmeņa, būs pilni ar makšķerniekiem. Ja, tāpēc ļoti svarīgi ir parunāt par apaviem, kurus mēs velkam ziemas copē. Un tā kā mēs filmējam veikalā Zebra Master, te ir vislielākā Baltijas valstīs torviju zābaku izvēle, tad es arī parunāšu par torviju zābakiem. Pastāstīšu dažus principus, pēc kuriem vadoties jums būs mazāk iespēja nošaut garām, izvēloties zābakus. Tātad, par temperatūrām, kuras raksta uz zābaku iepakojumiem, uz zābakiem. Populārākie ir -40, -60, un tur ir kaut kam 25, 15. Ko tas nozīmē? Ir divas, tāpat kā praktiski jebkurās, tur divas patiesības, divas skolas, kā tas notiek. Ir Eiropas valstīs ražotie apavi, kas ir arī Kanādā savulaik ražotie pāris lielas firmas, kas ražo ziemas apavus. Tur var pat satikt tādas uz apaviem grādus kā -80, un praktiski vispār grūti iedomāties, kur tāds augstums ir. Ja? Tad tur ir viens princips. Uz apaviem bieži vien raksta temperatūru, līdz kurai teorētiski materiāls pilda savas funkcijas, praktiski līdz kurai nezūd materiāla īpašības, tās labās, kuras ir. Ja, tātad šis te it kā viegls Eiropā ražots zābaks, viegls, smuks, viss labi, plāna zeķīti, tāds ir rakstīts -40. Es vienkārši pats esmu gājis tam visam cauri uz savu sādas. Es zinu, ka es jau pie -10 šitajos zābakos sāku lēkāt. Ja tu viņus uzvelc kaut kādu tādu copi, kur tu gribi pasēdēt, vai atklātā ūdenī ar fīderu, ar pludiņu, vai uz ledus kaut kur pasēdēt, uz breksi, uz kaut kādu citu zivi, kur nevar lēkāt īpaši. Ja? Tad tāds baigi tā jocīgi nauda tu maksā, jo viņi arī pa brīvu nav. Ja viņi kādreiz bija galīgi maksāja neko, tad mūsdienās jau tā cenas starpības ir diezgan izlīdzinājušās. Un tu pasties, -40. Un pat labu gribot, ceļš, ja kādam kādreiz grib kāds uzdāvināt, nopirkšu -40 zābakus, lai cilvēkam tiek. Labu gribot, var sanākt šmuce. Jo nopērkt it kā -40 zābakus, viņā jau pie -10 grādiem salst kājas. Patiesībā ir tā, ka pirmām kārtām jau arī šitie grādi, kas ir rakstītie, ja, tie ir grādi, viņus vajag dalīt. Viņus vajag dalīt ar 2, dažos gadījumos pat ar 3, jo bieži vien raksta temperatūru to, pie kuras jums kāja neaizies, jūs neapsaldēsiet kājas. Teiksim, par torviešu zābakiem runājot, ja? Teiksim, šādi te, kas jau ir, manā skatījumā 2 reizes biezāki. Ar 2 reizes biezāku zeķi, pats materiāls daudz biezāks un mīkstāks. Raksta -25, par šitiem te, kur es runāju par -40. Ja? Raksta -25. Tad torviju gadījumā, viņas ražo tur, kur ir ļoti augsts, ļoti augsts. Tur nevienu nepārsteigs ar -40, 50 grādiem. Tiešām kaut kādās augstākās ziemas naktīs. Ja? Un tāpēc tur raksta to temperatūru, līdz kurai kustoties, jūs neapsaldēsiet kājas. Reāli, līdz kurai jūs neiet runa par komfortu. Komforta temperatūra arī šo ir jādala 2 noteikti, ar 3 gluži nē. Es teiktu, ka jānoņem kaut kāda -30% no tā rakstītā. Ja 25, tad komfortabli viņās būs līdz -10, -15. Kustoties, kad jums vairāk iziet tur, ejot visu laiku vai skraidot, tad būs arī normāli arī -20. Bet tomēr tāda komforta temperatūra ir rakstīts -25, konkrēti par šiem zābakiem runājot. Tad tie -10, -15 būs tieši tās. Tātad ļoti labi zābaki patstāvīgai kustībai, staigāšanai, vēlam rudenim, agram pavasarim, kustībai.
es teiktu tā aktīvai copai, kad es staigājam ap blītku urbiem, meklējam asari, lašojam, spinningojam pa krastu, vienalga, ko mēs darām, bet kustībā ļoti labi. Dzinēji vēl, medībās dzinēji daudz šitādas izvēlējās, jo viņš ir ļoti stingri uz kājas. Viņam, tas ir tāds zābaks, kurā ar biksu iekšā neiekāps. Tas ir tāds, kuram biksa lietas pāri, jo kāja ir ne tādiem lieliem lāčiem kā es, kuriem kājas arī ir liels resnas. Ja, tad kāja ir tāda, stūms pats ir diezgan patīvs. Tāpēc tā, lai nešķūkāt, nekas būtu kompaktu, viss to uzvilk un ej. Tātad, tas ir viens no tādiem zābakiem. Pats populārākais no Torviju modeļiem ir zābaks ar temperatūras klasi -45. -45, te ir 6 slāņu iekšējā zeķe, apskaties kāda iekšējā zeķe. Viņam atsevišķi pat pa sevi noliec, un viņa normāli stāv. Ļoti bieza, ļoti plata zeķe, biezs, plats materiāls, un stūms jau tāds, ka tu vari iekāpt ar visu savu biksu, vienkārši paņēmi, izņēmi zābaku no mašīnas, noliku uz zemes un izkāpi no kaut kādām botēm, čībām, kalošām un iekāpi zābakā un vienkārši aiziet. Viegla uzvilkšana, ļoti viegla uzvilkšana. Rakstītais -45, temperatūras klase, es pats šitajos zābakos arī gan daudz esmu staigājis. Līdz kaut kādiem 25 grādiem viņos ir ļoti, ļoti komfortabli, tieši sēžot. Pat iet sēžot. Staigājot, tu vari arī nav jau pie Latvijā tādu grādu, kā praktiski jums neko biezāk arī var nevajadzēt. Ceļš, ja jūs esat tāds, lielo ūdeņu gājējs, aktīvs copmanis, arī lielos grādos, ka jums nekādi grādi jūs nevar apstādināt no copas atturēt, jā, tad -45 ir tas zābaks, kas noteikti jums būs vajadzīgs. Daudz izvēlās viņas darbam. Jo ir silti, ļoti silti, mīksts materiāls, arī pie 30 un vairāk grādiem viņš tāds pats mīksts paliek. Jo kur lielākā problēma, kad, ja mēs salīdzinām ar kaut kādiem šādu tipu, kā es pirmos rādīju zābakiem, tas, ka tas materiāls augstumā paliek ciets un sāk lūst. Ja? Tad šie zābaki, viņi nelūst, viņi tiešām paredzēti augstumam. Jo viņi ir testēti reālos augstumos. Un lielā salā un tirgojās ļoti viena no populārākajiem zābakiem Mongolijā, kur arī neviena Kazahijā, kur arī 1,20 m, 1,30 m ledus līdz 1,5 metram biezumā un augstuma 40-50 grādi. Tie ir viena no pārdotākajiem, viena no populārākajiem zābakiem. Šāda tipa. Tā kā tas ir tāds stabils, labs zābaks. Un mani mīļie, kuros es tagad pēdējos laikā pats staigāju, viņi ir pēc praktiski biki smagāk par -45, bet temperatūras klasi -60. -60. Ar platu lielus augšu. 8 slāņu iekšējo zeķi. 8 slāņu iekšējā zeķe, ja, kas ir gan ap foliju, gan viss, tā kā visam ir jābūt. Praktiski atsevišķi zābaks, ja. Un arī pats sev materiāls ir daudz. Viņš ir mīksts, viņš ir biezs, bet viņš ir mīksts. Ar biezu, ļoti biezu, 6-7 cm biezu zoli. Pēc tam, kad arī visu šito te, mēs to ielikni varam iekšējo zeķi, ļoti viegli uzvalkās. Viņa nav jāvalk tā, ka vispirms uzvalkam atsevišķu zeķi un tad ar to zeķi kāpam zābakā un tā. Nē, šitien var mierīgi ieliekam zeķi vienkārši un kāpjam un viss notiekās. Šos te zābaks pagājušajā gadā ražotājs testēja, tiešām testēja kaut kur Ziemeļpolā, nezinu kur, bet pie -57 grādiem 2 dienas. Pilnā mērā staigāja šajos te zābakos, nostrādāja tur visu testa nolūkos un cilvēks dzīves un vesels, viss kārtībā, tā ka augstumu tur zābaki veseli un cilvēks vesels, un tā ka viss notiekās. Zābaka augstumu tur ļoti labi. Kāpēc es viņus par viņiem runāju? Tāpēc, ka man pašam slim, mugura ir pilnīgi ne mugura.
Ja kājas, mugura, un es nedrīkstu apsaldēt kājas nekādā variantā. Tāpēc es uzreiz automātiski skatos pašus siltākos apavus. Šajā gadījumā starp -45 un -60 grādu zābaki, -60 ir par kaut kādiem 10% tikai dārgāki. Viņi nav no lētā gala un viss labi, bet tas komforts, ko tu iegūsti, man visi paziņas, kas ir nopirkuši šos zābakus, ir apmierināti. Neviens neteica, ka man būs pa karstu vēl kaut kur. Es pats viņas staigāju praktiski no oktobra līdz maija, sākuma maija vidum, kamēr paliek jau silts. Ir jau tā, ka ja nelaiž iekšā augstumu, nelaiž iekšā arī karstumu. Un tas, ka tur bišķīt siltāks pavasarī vai rudenī, nekas galvenais, ka kājai ir ērti un silti. Ir vēl arī tādi modeļi, kā ar temperatūras klasi -40. Bet tādi, kurus mums vairāk izvēlās tieši mednieki, vairāk izvēlās darbam dažādiem, kur vairāk jāstrādā kaut ko ārā, kur daudz darba, kas ārā strādā daudz. Te ir zābaki ar naglām. Tātad uz katru zābaku ir 10 naglas, 6 augšā, 4 papēdī. Un tādu, nedaudz es viņu saukt par gumijas zoli, ja, bet kaut kāds ir kārtējs sakausiens, bet daudz cietāks nekā šie zābaki. Te arī visiem zābakiem ir pati tā vieta, kur vislielākais spiediens, ir ar tādu pretslīdes, ļoti labu pretslīdes protektoru, bet pa sāniem klasiskais sev materiāls, kur teorētiski kaut kāds zars, kaut kāds tāds var teorētiski iedurties. Jā, bet visi mēs nesājam viņus arī, tas plānākos arī sēnēs, vēl kaut kur, jo, principā, kad tu sāc nesāt tevu materiālu, tā Eva zābaks, tad jau tev vairs gumijnieks parastais vispār nav vajadzīgs. Tad šis te ir tāds tīris darbs, medības, kaut kāda kustība liela, kur tev daudz jāsteigā, un tev, svarīgi, lai tev tā maksimāli ilgi zolē nekas neiedurtos. Jā, tā tad ir arī šāda zābaka ar temperatūras klasi -40. Protams, ka meitenes. Zebra Master veikalā ir 4 krāsu meiteņu zābaka ziemas. Meiteņu zābaka ziemas. Dzelteni, balti, zili koši, zili, tādi pelēcīgi. Var pieskaņot jebkuram ziemas kostīmam, jebkuram slēpošanas biksēm, kostīmam. Visi meiteņu zābaki ir ar temperatūras klasi -40. Siltu foršu zeķi iekšā, kas ir nevienā, sauksim viņus pa vīriešu zābakiem, iekšējais slānis nav tāds ar pūciņu, ar tādu vilniņu. Protams, ka meitenei kājas maigas un meitenes jāžēlo, un tāpēc meitenēm iekšā tāda zābakā ir tāds zeķis iekšējā kārtiņa ar vilnu. Un ļoti, ļoti simpātiski zābaki, kurus mēs varam vilkt gan uz visādiem piknikiem, vispār pastaigai ziemā, pastaigai pa sniegiem, pa mežiem, pa parkiem, pa viss rudens, pavasars, lai kājiņas vienmēr būtu sausas, ir ļoti labi smuki zābaciņi, kuros ir rakstīta temperatūras klase -40, tātad jums līdz kādiem pat 20 grādiem mīnusā būs, pastaigājot pat lielākos mīnusos, kājām būs silts un ļoti ērti. Tā kad viss mums ir. Ko es gribētu vēl kā lietotājs noteikti pastāstīt, ir tāda nianse. Ir ceļš tiem lielo kāju, lielo augumu cilvēkiem, kas daudz svīst, kam kājas svīst stipri. Zeķe, pati tā iekšējā zeķe, ir ražota pēc termoveļa principa. Tad visas tie slāņi, teiksim, konkrēti šitiem -45 ir 6 slāņi zeķi. Tur ir folijas slānis, tur ir tāds citādāks slānis. Visi tā ir sintētika. Un ar visām ir doma tāda, ka viņi atgrūž no sevis mitrumu. Jā, tāpēc kāja, tad, kad ir iekšā, kāja ir silta, tie 36, 37 grādi kājai. Un ar to atgrūž, izspiež cauri, jūs varat iet, kāja var svīst, un kāja būs sausa. Ja jums nebūs, protams, kaut kāda biezā vilnas zeķa kājās, kas pat uzsūc mitrumu. Bet, ja jums ir tāda arī, padomājiet, tāda sintētiska termozeķe vai materiāli, kas neuzsūc zeķe, ja, tad jums kāja būs sausa. Bet, pēc stopes jūs, vai pēc tālāk gājiena, kas ir jādara? Jānovelk zābaks, pat ja viņi jums paliek mašīnā. Vienalga, uzreiz izņemiet zeķi ārā.
Mans jums ieteikums. Jo, un tad jūs būsiet pārsteigts, ka novelkat zeķi, it kā kājas auss. Zābaks iekšā viss ir pat ar mitrumu pilītēm, ja lielāks mīnus, viņš viss ir apsals. Viņš ir viss apsals, un tas ir kāpēc? Tas ir tieši tāpēc, kad viss mitrums no jūsu kājas ir izspiests uz šejieni. Bet, ja jūs it kā izvelkat kāju un jums liekas, ka zābaks savs nav, ko viņš ir žāvēt, tad pamazām, kad jums stāvēs, cik ilgi tie zābaks stāvēs, tad tur mašīnā, garažā, uz balkonu, vienalga kur, ja jūs neizvilksiet zeķi ārā, tad tas mitrums, viņš jau nekur nepaliks, viņš jau te ir zābakā, tas mitrums. Viņš pa to laiku, tas mitrums, tad, kad iekšā vairs kāja, zābakā nebūs kāja, viņš lēnām atkal var sasūkties iekšā. Un tad, kad jūs nākošajā reizē velkat zābaku kājās, var sanākt, ka jums liekas, ka jums iekāpjat mitrā zeķē. Un uzreiz iziet augstumā, var sākumā pirmo brīdi, kamēr atkal kājas temperatūra neizdzīs visu mitrumu uz āru, var likties, kad jūs staigājat mitrās apavus. Bet tas ir raksturīgs kā visiem apaviem. Apavi, ja ir pēc nesāšanas, ir jāļauj viņiem izžūt. Visiem apaviem jāļauj izžūt. Jā, tieši tāpat kā jāizžāvē ir makšķerēšanas drēbes, lai būtu nākošā reizē vilkt, viņš būtu komfortabli. Brīnumu nenotiek. Ja? Tas ir tāds kā lietotājs, es jums varu ieteikt tādu mazo niansi. Bet vispār jau Torvija zābaki, nav alternatīvas, jo ir daudz Eiropas valstīs ražot arī tādu putuvu zābaciņu, viss ir labi, bet viņa lielākā problēma ir tieši iekšējā zeķa. Zābaka pats evas materiāls ļoti iespējams, kad ir labi gan Eiropā ražotiem zābaki, gan Ķīnā ražotie zābaki, bet iekšējā zeķe un tas viss kopā un tas bieznums, zoles bieznums. -60 pati zola vien ir, es nezinu, tur tiešām 6-7 cm tā zola, jo augstums ir nāk no apakšas. Grozam, kā gribam. Ja mums augšā nav silta kostīma, mēs varam uzvilkt tur 3 treniņu bikses, kaut kādu džemperi, vēl kaut ko tur, kaut kādas bikses savilkt. Augšu mēs vēl kaut kā varam nosekt. Tad apavot, 3 botas mēs neuzvilksim. Ja? Un gumijas zābakos jūs varat ievilkt 6-10 vilnas zeķis. Tāpatās nekāda brīnuma nebūs. Pirmkārtām tur zābakam jābūt 10 reizes lielākam. Un otrām kārtām tās biezās zeķis lielākā daļa uzsauc mitrumu. Un tāpēc padomājiet par labiem zābakiem. Un ja gadījumā nobriest labiem zābakiem, tad zinat, ka Zebrumās ir veikalā. Zābaki ir, vajag atbraukt, uzmērīt. Te ir arī, nav tā, ka tikai Torvija, ir arī Eiropā ražotie zābaki. Rudenim sēņošanai, rudens topē tur kaut kur laivā sēžot, ir viss ok. Bet par to materiālu, par to visu, ja es gribam ziemai, es tomēr ieteiktu Torviju. Nu labi. Tā kā visiem liels paldies, tiekamies topē.